Latvijas austrumu pierobežā uzsākt pirmās pretmobilitātes līnijas izbūve. Netālu no robežas tika izrakts pirmais prettanku grāvis, kas neļautu tehnikai pārvietoties pār meža ceļu. Šie prettanku grāvi ir tikai maza daļa no austrumu robežas stiprināšanas plāna un iecerētās Baltijas aizsardzības līnijas izveides. Citvietā tiks stiprināta ar prettanku metāla ežiem, betona blokiem, pūķa zobiem un ar smiltīm pildītiem bastioniem. Nacionālie bruņotie spēki aprīlī uzsāka žogu izbūvi atsevišķos Latvijas-Krievijas sauszemes robežas posmos, lai sniegtu atbalstu valsts nekustamajiem īpašumiem un valsts robežsardzei un atturētu nelegālo migrantu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot valsts robežu. Aprīļa sākumā visā Latvijas teritorijā notika civil-militārās sadarbības vingrinājums Natriks 24, kura mērķis bija trenēt zemesardzes bataljonus apzināt informāciju un komunicēt ar vietējo pašvaldību un sadarbības partneriem, lai trenētu sadarbību krīzes situācijās, tādējādi stiprinot visaptvarošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā. 5. aprīlī tika atzīmēta valsts aizsardzības dienesta 1. gada diena. Šajā datumā tika pieņemts valsts aizsardzības dienesta likums. Ceremonijā piedalījās pirmā iesaukuma valsts aizsardzības dienesta karavīri, no kuriem daļa jau ir nolēmuši kļūt par profesionālā dienesta karavīriem.